Čau, draugi! Un tā pastāstīšu, kā var MacBookā ierakstīt šādi visu skrīnu, jeb ekrāna visas darbības video failā, lai pēc tam var sūtīt draugiem, paziņām, kolēģiem, visāds pamācības var taisīt, videokonferences ierakstīt, lai tas viss paliek jūsu vajadzībām. Un tā, jebkurā MacBookā ir iebūvēta aplikācija QuickTime playeris. Viņu var arī šeit meklētājā uzrakstīt QuickTime un atvērt. Viņš piedāvā atvērt failus, mēs uzspiežam cancel un uzreiz ejam augšā uz failu. Galvenais, lai te ir QuickTime playeris. Un mēs redzam New Screen Recording. Uzspiežam to. Un tālāk mums ir opcijas dažādas, ka mēs varam iesēvot visu ekrānu. Tās ir kā bildes. Un šeit ir Record Entire Screen. Un, ja mēs gribam arī skaņu ierakstīt, tad forši ir atzīmēt MacBook Pro mikrofonu iebūvēto. Un pēc rekordu nospiešanas šeit mums parādīsies stop zīmīte. Re, kur viņa parādījās. Kopš šī brīža mums ierakstās visas mūsu darbības. Visu, ko mēs darām, viņas ierakstās, un pēc stop nospiešanas tepat uz desktopa uzģenerēsies fails, video fails ar visu, ko mēs esam šajā brīdī darījuši. Lūk, uzspiežam stop, un uzreiz atverās mūsu fails, un mēs viņu droši varam visu ātri apskatīt. Varam aizvērt, un šeit viņš mūs arī gaida uz desktopa. Un droši var aizsūtīt caur failiem klientiem, draugiem, kolēģiem, paziņām, visiem, kuriem mēs gribam, ielādēt, dabūt linku, un mums būs pieejams video fails. Viss, paldies! Čau!